Labdien, kolēģi! Paldies par iespēju visiem deputātiem, kuri ir arī atvaļinājumā un varējuši pieslēgties ārkārtas domes sēdē. Tātad šodien ir izsludināta ārkārtas domes sēde. Un redzam jau, kad esam 8 un vēl viens slēgumā slēdzas klāt, tātad, lai būtu šie 8 un būtu kvorums. Un ārkārtas domes sēdes jautājums ir par aizņēmumu no valsts kases prioritāram investīciju projektam apkures sistēmas sakārtošana Smiltenes novadā. Arī varbūt par steidzamību, kāpēc tādos termiņos viss notiek. Tātad vakardien ir pie vakarpuses saņemti visi precizējumi saistībā ar iepirkumiem. Un šodien ir jāpieņem domes lēmums, lai varētu mēs arī iesniegt termiņā Finanšu ministrijas kredītu un galvojumu komisijai tātad pieteikumu par prioritāro kredītu apkures sistēmas sakārtošanai Smiltenes novadā. Tā, paldies visiem, kas ir varējuši pieslēgties. Tās, jā, Edgar, es zvanu, varbūt vari pieslēgties. Tagad gan ir kvorums. Tā, atvainojos, vēl viens kolēģis tātad. Bet tā kā mums kvorums ir un jautājums ir dienas kārtībā, tad dodu vārdu izpildu direktoru vietniekam Edgaram Roslovam, kas ar šo jautājumu arī nodarbojas, un lūdzu, Edgar. Jā, labdien, arī no manas puses. Tātad kopumā jau sagatavojot 26. gada budžetu, bija paredzēti dažādi atjaunošanas un būvniecības darbi tieši apkures sistēmu sakārtošanā vairākos objektos. Un, kā jau iepriekš priekšsēdētāja vietniece minēja, tad mums tā steidzamība arī saistīta ar to, ka pēc iepirkumiem esam savākuši nepieciešamo summu, lai pieteiktos prioritāram kredītam. No sākotnējiem plāniem, kas bija paredzēti budžetā, tad summa mums bija paredzēta kopumā lielāka, bet bija drusciņa citas summas provizoriskās, ko mēs paredzējām budžetā kopumā visiem pārējiem objektiem. Kopumā no budžeta rāmja mēs neizējam, bet tātad pastāstīšu arī sīkāk. Veicot visus iepirkumus, tad pēc kārtas pirmais, kas mums bija Grunzālei. Grunzāles tātad pagastā ēkā, kas ir arī kultūras nama un citu pakalpojumu ēka, apkures katlam ir nepieciešamai būtiski apkures sistēmas atjaunošanas darbi. Tātad gan apkures katla maiņa, apsaistes sistēmā un viss, kas ar to saistās, tā skaitā silas izbūve. Tur tātad iepirkums jau noslēdzās laicīgi iepriekš un viss bija skaidri gaiši zināms. Tāpat arī iepriekš veicām pirmo iepirkumu, kur bija apvienots vienā daļā Gaujienas katlam pārvirzīšanu no Drustiem uz Gaujienu un Drustu pagastā. Tātad gribētu teikt tā, vairāk ēku nodrošināšanu ar apkuras decentralizāciju. Plus tur kā vēl viena atsevišķa kārta bija mākslas skolai Smiltenē trases izbūve gan ārējā, gan iekšējā sistēma. Tur tad mēs tikām pie rezultāta laicīgi un tas bija apmierinoši. Savukārt par pašiem Drustiem nācās tātad pārtraukt to iepirkumu un izsludināt atsevišķi tieši Drustiem. Un Drustu gadījumā, tātad, kā priekšsēdētāja vietniece minēja, viss tapa skaidrs tikai vakardien. Kā jau arī ziņoju pagājušajā domas sēdē, kad tur bija jāpārbauda uzticamībā apakšuzņēmējiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tā tad kopumā ir iesniegts lēmuma projekts par aizņēmumu 501 500 eiro apmērā, kas būtu tātad aizņēmuma daļa
plus pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Apkurs Paldies, veids. varbūt ir jautājumi. Ja, apkurs veids tad ir Grunzālē granuls, jā? Mākslas skolā centralizētā. Jā. Un drustos tad Granulas. Okay, Jā, paldies. drustos tad arī paredzēts decentralizēt, ņemot vērā to trases nolietojumu, kas ir, kā arī tas, ka sezonu noslēdzot trase, tas, kad viņai problemātiski bija zināms jau sen, bet sezonu noslēdzot vēl piedevām tika konstatēti lieli ūdens padaves zudumi siltumsistēmā, kas nozīmē, ka kaut kur ir trase plīsusi un saimnieciski nebūtu jēgpilni viņu atjaunot. Tāpēc loģiski arī pēc iepriekš runātā, ka mēs vienojāmies par tālāko attīstību pašiem īpašumiem, paredzēts ir uzlikt ap 200 kW katlus gan pie kultūras tautas nama ar visiem no tā izrietošiem pakalpojumiem, gan pie skolas un sporta zāles, gan atsevišķi Palsas 16, kas ir saucamais doktorāts, tur arī būtu atsevišķs katls tieši tajā ēkai. Un tā, ņemot vērā arī, kad finanšu nodaļā minēja, ka iesniegšana ir līdz 5. augustam, lai laicīgi sagatavotu gan padomē izskatīšanai, gan arī augustā vēl paspētu pieņemt lēmumu par šī aizņēmuma izsniegšanu, tad mums bija nepieciešama šī sēde. Jā, paldies. Vai būtu vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūgums ir veikt balsojumu un atbalstīt, jo, lai var laicīgi arī saņemt tātad šo kredītu portfeli un var uzsākt darbus, jo apkuras sezona, mēs zinām, tuvojas. Paldies! No visiem klātesošiem 8 deputātiem balsojums ir par, atbalstīts. Tātad paldies par balsojumu, par izpratni, par iespēju arī atvaļinājuma laikā pieslēgties domes ārkārtas sēdē. Arī domes priekšsēdētājs šobrīd ir atvaļinājumā, un šodien viņš nevarēja arī pieslēgties, jo ir ārpus zonas. Paldies visiem! Balsojums ir 8 par. Jā, paldies, noslēdzu balsojumu. Jā. Tā, paldies visiem un uz redzēšanos!